Šī būs atmiņu lūga. Un kā jau atmiņas? Neskaidra, sentimentāla, mazliet nepatiesa. Atmiņā man viss ir mūzikas plīvurā tīts. Tāpēc aizkulisēs skan viola. Pārējā man šķiet, jūs sapratīsiet paši. Mīļais! Tom, nebāz nagu šķīvi! Ja tu nevari iztikt ar dakšiņu, lūdzu palīdz ar maizes šķēlīti, dēls! Sakošļā kārtīgi! Vienīgi dzīvnieku vēders var sagremot pavīrši apviļātu barību. Cilvēkam uzturs rūpīgi jāsakošļā pirms to nori. Bez tam ēdiens mutē bagātīgi jāapsiekalo, kas veicina pareizu kuņģu darbību. Kas tev ļauj piecelties no galda? Uzpīpēt sagribējās. Laura, mīļā! Mums tevi jāizdod pie vīra! Domāju, jums tur noliktavā nav kāds patīkams jauneklis? Māt! Ir taču jābūt uzlūksi pie mums ciemos! Ciemos? Lai tikai nav dzērājs, mīļais! Mamma, bet Lūdzu, nu, tu uzlūksi! Tavās mājās? Tavās mājās? Es saviem bērniem esmu ragana. Pasaka, kurš maksā par šīm mājām? Man neviens nekad nav palīdzējis. Kurš strādā tā kā vergs, lai tu varētu? Tu uzdrošinies! Protams, man jau nav atļauts pat runāt, es tikai to vien drīkstu. Ļauj, es tev to pateikšu, Tom! Nē, es vairs tevi neklausīšu. Tu man uzticini, tāpēc... Griezies atpakaļ, Tom Wakefieldu! Tev man jāpalīdz, dēls! Skrien uz kino, tu sautīgais sapņotājs! Tu patmīlis! Drāzies kaut te līdz pašam mēnesim! Līdz mēnesim es neaizskrēju. Es aizskrēju daudz tālāk. Arvien tālāk, un tas vienmēr uzmācās negaidot. Tas vienmēr liks sirdī sašņokties ilgās. Dažreiz tā bija pazīstama melodija. Dažreiz vienkārši maza stikla lauska. Vai citreiz ejot pa svešas pilsētas naksnīgajām ielām. Es gāju garām kādam parfimērijas veikala skatlogam, un es tad redzēju daudz mazas stikla pudelītes, kuras mirdz viss varīgsnes krāsās. Un es sajūtu māsas rokas sev uz pleca. Es pasniedzos pēc cigaretes. Es iegāju kino, es iegāju pārā, es sarunājos ar pirmo pretimnācēju, es pasūtīju dzērienu. Es darīju visu, lai nodzēstu atmiņu uguns. Jo tagad pasauli apgaismo vienīgi pērkonu un zibeņu. Nav būt svecis, Laura. Un paliec sveika.